Šobrīd, kad tiek aktīvi meklētas iespējas uzlabot un attīstīt Latvijas ekonomiku, birža un kapitāla tirgus ir lieliska, bet līdz šim nepietiekami izmantota iespēja piesaistīt investoru finansējumu, radīt jaunas darba vietas, papildināt valsts budžetu un palielināt iedzīvotāju labklājību. Bet kā tad birža un kapitāla tirgus ietekmē ekonomiku? Un kas vēl ir jāizdara, lai Latvija, tās iedzīvotāji un arī uzņēmumi būtu ieguvēji no kapitāla tirgus attīstības? Attīstīts kapitāla jeb vērtspapīru tirgus nozīmē, ka valstī līdzās komercbankām kā finanšu līdzekļu avotam ir plaši pārstāvēti vietējie un starptautiskie investori, dažādi pensiju, ieguldījumu un līdzekļu pārvaldīšanas fondi, kuri investīcijas veic tieši caur biržu. Aplūkojot pasaules vadošās ekonomikas, secinām, ka to izaugsmi veicinājis attīstīts vietējais vērtspapīru tirgus. Uzņēmumiem ir bijis pieejams finansējums ne tikai tradicionālo banku aizdevumu, bet arī dažādu alternatīvu finansējumu veidā, taiskaitā caur biržu. Piemēram, Vācijā veiksmīgas kapitāla tirgus attīstības rezultātā vietējie uzņēmumi ar biržas palīdzību ir piesaistījuši gan vietējo, gan ārzemju finansējumu un ir kļuvuši par globāla mēroga tirgus līderiem, savukārt pati valsts par reģiona ekonomisko līderi. Arī daudzās citās Eiropas valstīs kapitāla tirgus attīstība ir notikusi pateicoties vietējo politiķu un amatpersonu aktīvai darbībai, kuras mērķtiecīgi veicinājušas savas valsts nacionālā kapitāla tirgus attīstību. Paskatīsimies, ko saka Latvijas politiķis Ivars Godmanis. Bankas nedod naudu uzņēmumiem visā Eiropā. Kā uzņēmumi tiek galā? Viņi neiet uz banku pēc naudas kā mūsējie, bet strādā biržā. Caur biržu pārdod akcijas, izlaiž korporatīvās parādzīmes, caur biržu pārdod tiešajam investoram. Bankas nav pa vidu. Tas nozīmē, ka ir viens mehānisms, kas Latvijā nedarbojas. Tas varētu darboties, ja Latvijā būtu izvērsts kapitāla tirgus. Vienkārši, vai ne? Tātad viss, kas šobrīd nepieciešams, ir vārdus pārvērst darbos un rīkoties, jo kapitāla tirgus attīstība nav iespējama bez valsts līdzdalības. Vispirms noskaidrosim, kā darbojas labi funkcionējošs vērtspapīru tirgus. Tā 3 galvenās sastāvdaļas ir infrastruktūra, investori un uzņēmumi. Infrastruktūra, jeb citiem vārdiem sakot birža, Latvijā pastāv kopš 1995. gada, kad tika izveidota Rīgas fondu birža. Tā ir veiksmīgi attīstījusies, integrējoties lielākās starptautiskās biržu grupās. Kopš 2008. gada mūsu birža ir pasaulē vadošās biržu grupas Nasdaq OMX pārstāve Latvijā. Nasdaq biržās tiek kotētas ap 3400 uzņēmumu akciju, tagad arī no Latvijas. Starp tiem ir pasaulē lielākie un atpazīstamākie uzņēmumi – Apple, Microsoft, Google, Carlsberg, Amazon, Volvo, un Latvijas uzņēmumi ir līdzās tiem. Darījumi ar akcijām notiek elektroniskajā tirdzniecības sistēmā Ainet Genium, kas ir atzīta par labāko un ātrāko vērtspapīru tirdzniecības platformu pasaulē. Būtiski ir tas, ka Latvijas uzņēmumu akcijas tagad tiek tirgotas Nasdaq grupas biržās un kopīgā tirdzniecības sistēmā. Rezultātā tās ir viegli pieejamas gan Eiropas, gan ASV investoriem. Tas ir būtiski atvieglojis Latvijas ekonomikas piekļuvi starptautiskajam investoru kapitālam. Biržā kotētiem Latvijas uzņēmumiem ir vieglāk veidot starptautisku atpazīstamību un panākt augstāku uzticēšanos no ārvalstu sadarbības partneriem un klientiem. Otrs kapitāla tirgus elements ir investori. Investori nodrošina finansējumu. Tie pārsvarā ir ieguldījumu un pensiju fondi, privātpersonas, līdzekļu pārvaldīšanas sabiedrības. Šie investori uzņemas tādu pašu biznesa risku kā uzņēmuma esošie īpašnieki, un tieši ar to investori atšķiras no aizdevējiem, kuri tradicionāli neuzņemas šādu atbildību. Investori veic ieguldījumus vienlaikus simtos uzņēmumu, un investīciju apjoms vienā šādā uzņēmumā var svārstīties no dažiem tūkstošiem līdz pat 100 miljonu latu. Vienlaikus ieinteresējot vairākus investorus, investīcijas uzņēmumā var pieaugt pat vēl vairāk reižu. Nasdaq grupas Baltijas biržās daudzi uzņēmumi tādējādi savai attīstībai ir piesaistījuši ievērojumus finanšu līdzekļus. Piemēram, Igaunijas kuģu transporta un turisma kompānija Tallink no investoriem piesaistījusi 166 miljonus eiro. Tomēr finanšu investoru piesaistē ir viens ļoti svarīgs noteikums. Finanšu investori parasti izvēlas uzņēmumus, kuru akcijas ir kotētas biržā, jo par šiem uzņēmumiem ir pieejams vairāk būtiskas informācijas. To akcijas var brīvi pirkt un pārdot, kā arī tām vienmēr ir iespēja noteikt tirgus vērtību. Tas savukārt nozīmē vēl vienu būtisku priekšrocību. Finanšu investori ir arī gatavi maksāt augstāku cenu par biržā emitētajām uzņēmumu akcijām. Trešais kapitāla tirgus elements ir uzņēmumi.
Tās ir kompānijas, kurām pašām vai to akcionāriem ir nepieciešams papildus finansējums, un kuras ir gatavas emitēt savas akcijas biržā, darboties caurskatāmi, būt atvērtas investoriem un cienīt to tiesības. Birža pamatā ir piemērota lieliem uzņēmumiem, un tieši lielie uzņēmumi spēj piesaistīt finanšu investorus. Mazākiem uzņēmumiem piemēroti būs riska kapitāla fondi vai alternatīvā birža, piemēram, First North. Lai gan pasaulē ir milzīgs skaits finanšu investoru, kas var ieguldīt biržā kotētos vērtspapīros, ir grūti piesaistīt viņu uzmanību gan konkrētam uzņēmumam, gan valstī vai ekonomiskajam reģionam kopumā. Efektīvs veids, kā to panākt, ir lielu uzņēmumu savas nozares flagmaņu akciju iekļaušana vietējā biržā. Piemēram, Somijā tā bija Nokia, Zviedrijā Volvo, Nordea banka, Vācijā Siemens, Lufthansa. Vienu panākumu daļu nodrošina uzņēmuma pakalpojuma vai produkta kvalitāte un oriģinalitāte, kamēr otra panākumu puse ir valsts atbalsts. Tai jāveicina tādas investīciju vides izveide, lai valsts biržā būtu pēc iespējas vairāk lieli, vietējiem un startautiskiem investoriem interesanti uzņēmumi. Piemēram, Latvijā viens šāds uzņēmums varētu būt Latelekom, kas rosinātu vairāku simtu finanšu investoru investīciju piesaisti Latvijai, dotu iespēju ieguldīt arī Latvijas pensiju fondu naudu Latvijas ekonomikā un padarītu uzņēmuma darbiniekus par līdzīpašniekiem. Kā tad kapitāla tirgus var strādāt valsts ekonomikas labā? Pirmais un svarīgākais solis ir radīt impulsu pozitīvai notikumu virknei nākotnē, veicot akciju publisku piedāvājumu biržā, piedāvāt investoriem no visas pasaules Latvijā lielas un pievilcīgas investīciju iespējas jau veiksmīgi darbojošos uzņēmumos. Tad uz globālās investīciju kartes parādīsies arī Latvija, piesaistot nevien starptautisko investoru uzmanību un naudu, bet arī naudu no mūsu pašu pensiju fondiem. Latvijas uzņēmumi ieguldīs šo naudu savā attīstībā, izveidos jaunas darba vietas, kā arī vairos valsts nodokļu ieņēmumus. Veikuši pirmās investīcijas Latvijā, starptautiskie investori kļūs arvien drošāki un aktīvāki attiecībā uz tālākām investīcijām. Viņu paraugam sekos nākamie investori un jaunas investīcijas. Tas savukārt iedrošinās vēl lielāku skaitu vietējo uzņēmumu izmantot kapitāla tirgus sniegtās iespējas. Redzot, ka uzņēmumi ir palielinājuši savu kapitālu un finansiālo stabilitāti, arī bankas spēs piedāvāt vēl labākus nosacījumus papildus finansējumam, tādējādi veicinot uzņēmumu attīstību. Tas nozīmē vēl vairāk jaunu darba vietu un vēl vairāk valstī samaksātu nodokļu. Lūk, tas bija īss ieskats, kā attīstīts nacionālais kapitāla tirgus un birža var sekmēt gan atsevišķu uzņēmumu, gan valsts ekonomikas izaugsmi kopumā.